Vai, čau, es jūs nepamanīju. Šis joks nekad nenāk veco. Čau, es Milzons Ceļus, un šodien būs burvju trika pamācība. Daudz man komentāros jautā, kad tad būs burvju triku pamācības. Un šodien ir tā diena pienākusi, jo daudz no jums tieši pamācību dēļ ir piesakojuši šim kanālam. Es tā skatos YouTube pasaulē, visi sākuši riktīgi montēt video. Un tad es domāju, vai man arī tā sāk darīt. Labi, joki pie malas. Joki? Pie malas. Labi, šodien iemācīšu vienu tiešām iespaidīgu burvju triku, bet sākumā es jums vēlos to triku parādīt. Tā, sākumā izgriezīsim vienu avīzes redaktoru sleju. Tas tā kā būtu aizmirst svarīgāko. Vai ne? Tā, lūk, mums ir viena avīzes redaktoru sleja. Tagad, ko mēs darīsim, es šādi te braukšu pāri, un kad vien jūs vēlaties, jūs sakat stop. Un tieši tur es nogriezīšu nost. Sarunāts? Ja? Nu tad sakiet stop. Opa. Nevajag bļaut visiem reizē. Labi. Jūs gan jau neviens neko neteicāt, ne? Labi, es esmu viens pats, tad es viens pats izdomāšu, piemēram, šeit. Un tieši šeit arī nogriezīšu. Bet jūs tiešām varējāt pateikt, kur vien vēlaties, ja? Un es ļaušu, lai nokrīt, es neko nemainu. Es paņemu tieši to pašu gabliņu. Tas ir tieši pats gabliņš. Un izlasīsim, kas tur augšā rakstīts. Un tur ir rakstīts aptuveni 12,000 liepājnieki. Vai ne? Es ceru, ka jūs redzējāt? Es nezinu, vai jūs zināt, bet man tur bija tāda kaste. Un es jums parādīšu, tur iekšā ir viena lieta. Es nemontēšu to video, lai es nedomāju, tas kaut tur ieliku iekšā. Mēs atbuķēsim vaļā. Nocelšu nost. Un tur iekšā ir viena lapa. Un te ir rakstīts aptuveni 12,000 liepājnieki. Vai ne? Tieši tāpat kā šeit. Kā? Kā tas notika? Iekļāvu šajā trikā tieši liepājniekus, tāpēc, ka mēs nebijām pie jums ar mūsu šovu. Piedodiet, bet nākamreiz mēs noteikti būsim. Labi, pietiek runāt, ķeramies, vērsim pie ragiem. Redzēt vērsis? Pieķēros pie ragiem. Man liekas, jums nepatīk šie joki, ne? Labi, tātad pamācība. Tā, kas jums nepieciešams? Šis triks ir izdarāms ļoti viegli dzīvē. Starp citu, es jums ātri parādīšu video, kurš rāda to dzīvē. Savam brālim. Starp citu, tas ir viens no maniem mīļākajiem video. Un tur es izdarīju tieši šo pašu triku. Es uzrakstīšu vienu rindiņu no šīs te. Un tas ir mans pārģojums. Mans slēptais pārģojums. Tā brīdī, kur vien vēlies. Stop. Šeit. Šeit. Jā. Tieši šajā brīvajā rindiņā, ja? Tieši šajā brīvajā rindiņā, jā. Jā, un es griežu nost un paņem to lapiņu. Jā, paņem viņu. Un tagad, pēc 3 gadiem, šis triks tiek atklāts. Tātad, kas jums nepieciešams? Jums nepieciešama kaut kāda avīze, pilnīgi vienalga kāda, un šķērītis. Ko jums nepieciešams izdarīt? Jums nepieciešams izgriezt kaut kādu garu sleju ar daudz tekstu. Teiksim, reku ļoti labi, redz, kur ļoti labi. Nu, šitie visi dara. Jo garāks, jo lielāka iespēja. Tātad es izgriezīšu vēl vienu ārā. Un jūs to varat darīt savai avīzei. Vienkārši izgriežat vienu tekstu ārā. Tad esmu izgriezis ārā šādu te joslu ar daudz tekstu. Un šis triks ir tiešām ļoti labs. Es viņu ilgi rādīju, man viņš ļoti patīk. Starp citu, es nesen savai sievai rādīju, viņai nebija ne jausmas, kāds tiek izdarīts. Tā ka, diezgan labs triks. Tātad lapiņa ar daudz tekstu. Jūs sākat rādīt triku, jūs pieiet pie cilvēka, sakiet, izvēlēsimies vienu, jebkuru no šiem tekstiņiem, ja? Un lūk ir vienīgais noslēpums. Jūs varat iedot lapiņu pārbaudīt viņiem, viņi izlasa, jā, tur dažādi vārdi, visi dažādi. Viņi iedod jums apakaļ, tad vienīgais, ko jūs izdarat, jūs apgriežat lapiņu otrādāk. Tādējādi viss teksts ir kājām gaisā, bet to nav iespējams pamanīt pat no 20 cm attāluma. Tā, ka jums nav satraukums, ka kāds pamanīs, jo neviens nezin, kas notiks. Jā, tā, ka jūs vienkārši apgriežat otrādāk. Ko tas nozīmē? Tagad jūs ar šķērēm šādi braucat cauri, un viņi saka stop, kur vien vēlas, un viņi saka stop šeit, un tas saka šeit, tieši šajā vietā. Un kas notiks? Jūs nogriezīsiet, augša vienmēr būs augšējā. Un tā kā šeit augšā ir rakstīts
Pājas pilsētā raugoties no. Un tas tur būs vienmēr. Augšņā vienmēr tas tur būs rakstīts. Ja jūs apgriežat otrādāk, viņi var nogriezt gan šeit, gan šeit, gan šeit, un vienmēr tas būs tur. Nu, skatieties, pamēģināsim. Tātad, viņi saka stop, piemēram, viņi saka stop šeit, es nogriežu šeit, lūk šādi te, šeit es nogriežu, to es atlaižu, lai nokrīt tā lapiņa, un viņi paceļ viņu augšā, tādēļ, ka viņi nokritusi, viņi nezin, kā viņi nokrita. Vai ne? Viņi nepamanīs, ka nokrita otrādāk, jo tas nav iespējams. Un ko viņi izdara? Viņi izlasa augšējo lapiņu, ne jau tur, ka jūs nogriezāt, bet augšpus, jo viņi domā, ka jūs te nogriezāt. Saprotiet, un te rakstīts Pājas pilsētā raugoties no. Un šis jums var būt rakstīts telefonā, jums tas var būt rakstīts uz lielas lapas, jūs varat īziņā viņam to nosīt, jūs varat vienkārši nolasīt viņa domas, vai tur bija rakstīts Pājas pilsētā, un tas tiešām cilvēkus šokēs. Tātad, vēlreiz nedaudz lēnāk. Jūs sākumā esat kaut kur uzrakstījuši to, kas ir rakstīts šeit pašā augšā. Un jūs varat izvēlēties, kur jūs vien vēlaties. Paņemsim, teiksim, nākamo. Tā es nogriezīšu vienu rindiņu. Sāksim ar nākamo. Un tur rakstīts normatīvajos aktos. Sākumā. Normatīvajos aktos. To es atceros prātā. Tie tikai 2 vārdi. Nav tik sarežģīti, vai ne? Bet mēģina atcerēties. Normatīvajos aktos. Ok. Tad sāc rādīt triku. Saka, reku daudz dažādas rindiņas, redzi, viss atšķirīgi, vai ne? Droši pārbaudi, kad viņi jādod atpakaļ. Es vienkārši apgriežu otrādāk. Neviens to nepamanīs. Ar šķērītēm brauc šādi cauri un saka, lai viņš saka stop, kur vien vēlās. Viņš saka stop šeit. Tu tieši šeit arī nogriez. Hop. Lapiņa nokrita. Es negribu aizcīt, es neko negribu samainīt. Viņi paceļ lapiņu un viņi izlasa normatīvajos aktos. Viņi to izlasa, nesaka skaļi, tikai prātā izlasa. Un tādēļ es ieslēdzu savus domlasīšanas spējas, jeb īstenībā mēģinu atcerēties, ko es iepriekš izlasīju, vai ne? Un tur bija rakstīts normatīvajos aktos, vai ne? Un viņi skraidīs apkārt un būs šokā. Tāds parasti notiek. Un lūk, tāds ir šis triks. Es ceru, ka tev šis triks patiks. Pirms trika rādīšanas noteikti kārtīgi iemācies šo triku, izdomā, ko tu teiksi, visu sagatavo un tikai tad ej rādīt šo triku. Un noteikti pēc trika parādīšanas neatklājiet viņiem šo triku. Un, ja jums kādi jautājumi, droši rakstiet komentāros, es uz visiem komentāriem cenšos atbildēt, tā ka, ja kaut kas nesaprotams, droši rakstiet. Wow, kāds laiciņš bija pagājis kopš pamācību pēdējās, ne? Bet šī bija labā, šis triks ir labais, šis man patīk. Starp citu, mana mājaslapa ir uzlabota, jā, tur ir daudz smukāk, tagad viss attaisīts, viss tā zolītāk, droši www.illusionisti.lv, droši aiziet apstīties, palasiet, kas tur rakstīts. Un tas ir arī viss šodienai. Jā, man bija prieks, ka bijāt. Es ceru, ka jums šis triks patiks. Tiekamies citreiz. Čau! Labi, es jokoju. Vai tu pamanīji, ka vienā brīdī es runāju un mana mute teica kaut ko pilnīgi citu nekā bija skaņa? Vai tu to pamanīji? Es tagad parādīšu to klipiņu, kāds izstījās. Labi, šodien iemācīšu vienu tiešām iespaidīgu burvju triku. Un tagad ir oriģinālais klipiņš, ko es īstenībā tur teicu. Labi, šodien subscribe vienu tiešām iespaidīgu burvju. Ja tu netici, droši aizšķir uz video sākumu, tur tā tiešām bija. Un, ja tu to nepamanīji, iespied video like un tiekamies jau nākamdien. Tagad gan pavisam čau. Nevis pavisam čau, bet patiešām čau. Čau. Labs, šis ir labs. Kā ko tādu izdomāju? Hop, šeit. Un kas tur ir? Tieši tas, ko es domāju. Labs.